Sveiki, Jāni, sveiki, Edgars, prieks jūs satikt. Politiku uz nakti, mēs tādi pašdarbinieki, mēs skatāmies no malas, kā viss izskatās, un esam lūguši tagad Edgaram atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas cilvēks varētu interesēt. Un Jānis te ir sagatavojis šo to, bet es sākšu, teiksim, to svarīgo jautājumu. Budžets tikko ir pabeigts, jā, tātad deputāti izdarījuši lielu darbu. Kā tu jūties? Optimāli? Minimāli, varēja vairāk? Vienmēr varēja vairāk, viennozīmīgi. Un, ja mēs skatāmies budžeta kontekstā, tad mums šis budžets izvērtās, kā jūs tā neordināri izsakoties, nevis tā kā valdība viņu nesa ar mērķi, ka tas ir veselības, drošības, izglītības budžets. Viņš iegriezās par tādu faktiski, un realitātē es viņu arī par tādu uzskatu, viņš ir slepjo salvešu budžets. Jo drošībai šī šķēra atalgojumā starp drošības ekspertiem, faktiski militāriem, mūsu jomas patstāvīgiem darbiniekiem, militāru personām un iekšlietu struktūru darbiniekiem atalgojuma šķēra viņa palikusi milzīga. Un tā ir liela problēma drošībā. Un tā kā, nosaukt viņu par drošības budžetu īsti mēs nevaram. Un iekšējai drošībai naudas acīm redzam trūkst. Naudas trūkst aprocēm varmākas, lai 1,2 miljonu vajadzēja mūsu kolēģi no frakcijas rosināja pret sievu sitējiem. Ir faktiski, mēs nesmējamies, tā tas ir. Un tiem, kuriem sistemātiski vajag faktiski viņus fiksēt, lai nodistancētu no šīs agresijas. Faktiski tad 1,2 miljonu budžetā bija policija prasība. Tam nauda neatradās. Tāpat laikā Kariņa lidojumiem pa milzīgām summām, tūp pie 40 lidojumiem, nauda ir atradusies. Jā. Nauda ir atradusies Eiropas Savienības svinībām, Latvijas dalība Eiropas Savienībā 20 gadu atzīmēšanai 700 000. Lidojumi kopumā izmaksāja no valsts budžeta arī indikatīvi 800 000, plus vēl Eiropas Savienības līdzekļi. Atgādinu, ka Latvija Eiropas Savienībā iemaksā jau gandrīz tikpat, cik saņem. Aha. Tas ir faktiski tā kā tie nav kaut kādi mistiski Eiropas Savienības līdzekļi. Mūs tikai dod, vai ne? Jā, tie ir faktiski arī mūsu pašu nodokļu maksātāju, visu Eiropas Savienības nodokļu maksātāju nauda. Un, tā kā tu vari ielikt vairākas lietas budžetām, kas varētu būt arī labas. Veselības aprūpē ir vairākas lietas, kuras varētu atbalstīt, kuras pēc būtības atbalstījām. Sankciju likumā mēs atbalstījām vairākas iniciatīvas. Kopumā ir iniciatīvas, kuras loģiski ir atbalstāmas, bet, ja mēs skatāmies uz budžetu kopumā un šo koalīciju kopumā, tad jaunā vienotība jau gandrīz pēc pārēķina veicu līdz 80% no jaunajām politikas iniciatīvām uz savām nozarēm novirzījuši, un maziem pastarīšiem, progresīviem un ZZS, uz abiem kopā vienam 8, indikatīvi vienam 12% no politiskajām iniciatīvām. Kamā tas rezultējās? Tas rezultējās tajā, ka ceļus remontēs par trešdaļu mazāk. Loģiski. Tas rezultējās tajā, kad kultūras darbinieki vienkārši kliedz pēc situācijas. Viņi negrib pietiekuši patriotisks cilvēks, negrib atstāt valsti, bet viņi meklē darbu tepatās jau Lietuva, Igaunija. Es pat nerunāju par augstākās kultūras darbiniekiem, kas lido strādāt uz Vīnes teātriem vai uz operām. Jā, tāpēc es pat neredzu tādā kontekstā to lielo risku. Tas risks ir daudz tuvāk nekā viņš šķiet. Un ja mēs esam aizgājuši līdz tam, kad faktiski šobrīd ir debate slēgt reģionu mūzikas skolas, lai dziesmu svētku virsdiriģentiem spētu samaksāt minimālo, ko viņi prasa minimumu. Viņi neprasa nekādu pat cienījām, es uzskatu, pat tas ir zem cienījamā līmeņa. Manuprāt, tā ir tāda valsts degradācijas pazīme. Vienkāršā valodā mēs degradējamies. Mēs saprotam to, ja mēs šai piramīdai apakšu izņemam. Apakšu ir mūsu mazie bērni, kur mācās spēlēt klavierus, flautu, jebkādu mūzikas instrumentu, vokālu. Un ja mēs viņam noņemam šo nost, diezgan droši jau pēc 10-15 gadiem jau dziesmu svētkos jau būs aizvien mazāk, kas piedalās. Un tāpēc arī dziesmu svētku virsdiriģenti, dažādi arī mākslinieckie vadītāji, viņu objektīvus lēnas trauksmes zvanus.
Mēs esam tikušies ar Teros kungu, šeit pie mums frakcijā bija un pilnībā atbalsta. Viņš neredz nekādu objektīvu, tādu skaidru pozīciju šobrīd kultūras ministrija, kas ir no progresīviem. Ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt to, ka šajā jaunajā koalīcijā vienotība tas ir vienotības budžets. Viņi ir panākusi pilnīgi absolūti visu, ko viņi gribēja. Neskaitot tā, ka viņiem ir absolūtā vara valstī, premjers, vienotība. Vēl detalizētās saknes ir uz Atlera reformu partijas. Valsts prezidents, vienotība. Cits starp arī tā sakrīt, ka saknes uz Atlera reformu partijas. Saimā otrā amatpersona, vicespīkers, arī vienotība. 26 vietas parlamentā, vislielākā frakcija vienotība ir Galvaspilsētas mērs vienotība, finanšu ministrs vienotība, budžeta komisijas vienotība. Šis bija 30. budžets, ko mēs apstiprinājām valstī. Kopš 93. gadā ir apstiprināts parlaments, atjaunots parlaments. 30. budžets un 15. budžets, ko ir nesuši saistīta vienotības politiķi. Un pēdējā 21 gadu laikā šis 15. budžets. Tā kā valsts galvenais attīstības dokuments, likums ar saviem pavadošiem likumprojektiem, valsts budžets, kas nosaka, kā mēs tērēsim, kāds būs kurs, mūsu attīstības kurs, labklājības līmeni, kā mēs veicināsim eksporta spēju, kādām nozarēm, kuras nozares mēs atbalstīsim, vairāk, kuras mazāk, uz ko mēs liekam akcentus. Tas viss rezultējās tajā, kad atpalicības rādītāji, labklājības ziņā, drošības ziņā, ekonomiskie rādītāji, eksporta spēja, salīdzinoši un investīcija vide, kā pievilcīga vide, salīdzinot ar pārējām valstīm reģionā, mēs krītam. Bet es negribu iezīmēt visādās drūmās ainās. Es redzu to situāciju, ka viņi var vērst pa labu un nebūs jāgaida, domāju, 30 gadi, ka mēs atgriezīsimies normālā procesā. To var izdarīt stipri ātrāk un faktiski, atgriežoties vēl pie tā budžeta turpinot, tad vienotības absolūtais uzvaras gājiens. Viņi dabūjuši pilnīgi absolūti visu, ko viņi grib. Viņiem neviens netraucē. Viņi iepriekš teica, ka apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība traucējuši, ka viņam rokas sasējušas. Lai gan es esmu piedalījies praktiski visās koalīcijas sēdēs, kā koalīcijas padomas loceklis un iepriekšējā Kariņa valdībā. Nevienā brīdī neko nesēja, taisn otrādi. Apvienotais saraksts rosināja izveidot finanšu ministra vadībā nopietnu darbu grupu spēcīgākiem tautsēmniekiem, lai veicinātu mūsu tautsēmniecības konkurētspēju. To darbu līdz pusē izdarīja, un tad faktiski finanšu ministrs norāva stopkrānu, visu to saburzi izmet papīra grozā un vienkārši atnāca. Mēs pacelsim tādu nodokli, uzliksim nodokli mitrajām salvetēm. Tas var būt tāds mazliet ar ironiju. Ar ironiju, bet smagu ironiju. Bet tā ironija tāda, kad viņi pat nesaprot, ko viņi dara. 12,2 eiro kilogramā mitrajām salvetēm. Šķietami, kam tas rūp, tā varbūt kādam likties. Bet tā ir ļoti maza šaura grupa cilvēku, kam tas rūp, tie, kas apkop seniors. Dažreiz ir jaunie vecāki, bet tas pat pie ekstrēmiem apstākļiem, ja viņam nav iespēja savādāk bērnu apkopot. Bet viņi pateikt, ka tev tagad jāpērk, kur ir savādāks un pa 15-20 eiro iepakojumā. Tas ir mazliet, kā saka. Tauta ironizē arī par to saucamo samazināto nodokli tautu dārziņiem. Mums tā bija absolūti pašsaprotama lieta brīdī, kad apvienotais saraksts, tā skaitā arī Zaļā partija, vadīja zemkopības ministriju. Nekādā gadījumā neaiztikt šo 5% nodokli. Neaiztikt šo samazināto PVN. Jā, bet tas bija tā kā 5%. Pa PVN, jā, 5%. Cilvēki to labi zina, viņi jau smejas 12 skaitā samazinās. 5% kāds bija? 5% jāpaliek. Bija jāpaliek, jā, tieši tā. Jā, un finanšu ministrija, kur atbild par PVN likumu, finanšu ministrija, pat ne zemkopības ministrija, finanšu ministrija. Viņi tikai nāk skaņojumu finanšu ministrijā. Un gala lēmums ir sadarbības padomē, koalīcijā tā saucamajā. Un iepriekšējā valdībā pat diskusijas nebija, zināja vienotība, kad apvienotais saraksts nepieļaus nevienā brīdī pat diskusiju par Latvijai raksturīgu augļiem, ogām un dārziņiem, samazinātā 5% PVN likmes pārskatīšanu uz augšu. Tas bija tabū. Viņi nāca savu ziņojumu, zemkopības ministrs arī noslēguma fāzē. To, ko no viņa prasīja, viņš pateica, zemkopības ministri šādu iniciatīvu neatbalsta. Punkts un āmen. Tas viņas tur bija, teiksim... Punkts un āmen. Jautājums tikai viens. Mums ir līdz ar budžeta paketi jāsniedz iekšā priekšlikums, ka mēs šo normu vai pagarinām vai ieliekam kā patstāvīgu normu.
Atnāk jaunā vienotības valdība ar ZZS, kuriem bija svarīgākais atrasties tikai krēslā. Katru dienu amato, ko viņi pavada, viņiem milzīgi uzvar. Viņi 5 gadus bija sēdējuši absolūti dziļā opozīcijā. Vienotība nodzēsa visas sarkanās līnijas attiecībā par Lemberga sankcijām un par visu pārējo jau acis nemirkšķinādami mainīja viedokli pretēji nekā bija kampaņā. Kampaņa, atcerieties, Kariņš pat negāja uz debatēm, kur ZZS īpaši ir Lembergs. Tagad pēkšņi izrādās, ka viņi nav nemaz tik slikti pēc vēlēšanām. Tā kā, un PVN 5% likmi ZZS pirmie iznāca karogu, kad Armands Krauze, zemkopības ministrs, ka tur nav varianta. Tagad mēģina pasniegt kā milzīgu uzvaru, ka no 5% ir palielināts uz 12%. Tieši tā kā uzvaru, kā samazināt. Jā, un vēl prasa vēl kam nogrēst tagad naudu. Jā, bet es gribu teikt, ka tauta to ir saprota, un tā ironija ir tik smaga, teiksim, tādās kuluāru sarunās, tur tautā pie galda, ja, ka tā tauta noteikti to ir ievērojusi, tā kā šo ir niansi, ja, kad vēl pietiek bezkaunības nosaukt 12% par samazināto nodokli, vai ne, vēl, kad pirmkārt jau palielina vairāk kā 2 reizes, ja, bet vēl pilnīgi par samazinātu. Tā kā es gribu teikt tādu labā ziņu, ka tauta to ir ievērojusi, jautājums, vai tauta to neaizmirsīs līdz vēlēšanām. Klau, man te daži starpjautājumi par to, jau, ko jūs runājāt. Pirmais ir šī pati Kariņa lidmašīnas, kas tik ļoti plaši, un to ir uzņēmušies deputāti ķidāt un tieši no apvienotā saraksta prasīt šīs informāciju un arī publiskot. Man interesanti šķita tas, ka visas summas par katru lidojumu ir 30-40 tūkstoši. Ir pat 60. Jā, ir pat 60, un, teiksim, katrā gadījumā pie šādām summām būtu interesanti, jebkuram, es nezinu, pašvaldībai vai kādai institūcijai prasiet, kāpēc jūs netaisāt iepirkumu, kāpēc ir runa tikai par vienu pārvadātāju. Un šeit ir, manuprāt, vērojama tieši valsts kancelējas arī atbildība, kad nav redzama kaut kādu. Tad faktiski tiek izvēlēts kaut kāds viens pārvadātājs, kurš ved, kad vajag, un es pagaidām neesmu dzirdējis. Vai ir prasīts šāds skaidrojums, tā kā jūs apvienoties sarakstos? Mums ir šodien, tieši, ka mēs šo video ierakstu veicam, šodien bija Saeimā 3. pieprasījums no apvienotā saraksta. No sākuma mēs redzējām, ka informācija bija nepilnīga. Labi, vēlreiz atgriežoties, kāds tapa. Tā iniciatīva par šiem Kariņu, mūsu pieprasījums nāca no šī kabineta, konkrēti no šī galda. No šī galda, esam vēsturiskā vietā. Jā, un mēs kolēģi, mūsu konsultanti no rīta, veicot skaitā preses monitoringu, fiksējam, ka Latvijas avīzē bija maz tāda slēņa. Tur Kariņu lidojumu izmaksājuši tur vairāk kā 100 000. Ja nekļūdos, tas vai tik nebija 20, kurš tur 7. Neatceros, Latvijas avīzes publikācija pavisam maz. Mums tā pamata, mums tā jautā, ja šogad iztērēt, vai pagājušajā gadā arī ir bijis. Tad bija pirmais pieprasījums. Uz 10 deputātu pieprasījums, Saeimas kārtības rullī aprakstīt procedūru. Diezgan, tas ir kā no prokuratūras vēstule. Mēs redzam, ka tās atbildes ir pirmā atnāk. Tur jau nav vairs tikai dažreiz šogad. Tur jau ir pie 300 000 iztērēt. Tālāk sākam ķidāt jautājumu, un otrais papildinājums, te viņi atnāk uz sēdi un pasaka, tur ir vēl vairāka summa, daļu reizes atklāja, daļu neatklāja, tu jūti, ka slēpj informāciju, ka baidās. Un otrajā pieprasījumā, ja mēs prasījām detalizētu informāciju, tad jau tapa skaidrs, ka tie ir 1,3 miljoni. Kopā ar tām Eiropas naudām. Tā skaitā ir Eiropas padomes, uz kurām viņš lidojas uz visām šiem Eiropas padomes sēdēm. Tur jau pateikt, tas pēdējais brīdis. Mēs pastamies tur stundu iepriekš aiziet kārtējas reizes Air Baltica. Tur lido. Un mēs uzdevām 3. jautājumu, tā skaitā par ēdināšanu. Es arī nevaru atklāt visas informācijas avots, jo Saeimas satversmes kārtības rulles satversme aizsargāt no informāciju, kas atnāk pie Saeimas deputātiem. Mums ir jāaizsargā gan tā informācija, gan arī informācijas sniedzēji. Bet tie nav vienkārši tikai skaisti lidojumi. Tā skaitā par tā saucamo cateringu, par ēdināšanu, par stjuartiem. Jūs stādaties priekšā, tas nav vienkārši aiziet stundas, pusotru, 2 stundu garš lidojums. Un to informāciju slēpj aizvien valsts kancelē. Un kārtējo pieprasījumu noraidīja. Un kāpēc tas tā? Šeit gan iestāsies mans subjektīvais viedoklis, jo tam faktiski pierādījumi nav. Tad jāveicina ir Saeimas izmeklēšanas komisija par to.
Es domāju, ka tā lieta ir tāda, ka jaunai vienotībai un Krišjānam Kariņam, kā jaunās vienotības līderim, vienkārši tā sajūta, ka tā visa nodokļu maksātāja nauda, ka viņš ir pats galvenais, ka bez mazliet tā ir tā kā mana nauda. Gribu lidoja privāto lidmašīnu ekskluzīvu, pats ekskluzīvākais, kas var būt, lidoja. Neviens gāls man pakaļ nedziedās. Neviens man nemācīs, kā darīt. Ja jau 37 reizes, gribu teikt, ka tu 37 reizes visur, kur tu lidoji, tu nekad nespēji iepriekš saplānot. Jā, tas vienkārši tu pat to necenties darīt. Tā ir pilnīgi vienalga, kad lidojums maksā 30 vai 60 ja tas notiek ilgstoši, tad principā jau vajadzētu būt vismaz kaut kādai vispārējai iepirkuma procedūrai, kurai kompānijai tas ir lētāk. Viņa sarunu procedūru uztaisīja ar dažām aģentūrām un viss. Jā, man patīk tas rezumē, kā tu teici, ka nejaušība var būt vienreiz, divreiz, bet ne jau 37 reizes. Tieši tāpatās kā piedura atvainojumu. Pēc tam, pēc mūsu publiskā jautājuma pacēla to jautājumu, bišķi tā kā notušēja, noslēpa. Budžetā ir iekšā arī norma Latvijas dalība Eiropas Savienībā 20 gadu atzīmēšanai 700,000 eiro. 700,000 atzīmēšanai. Recināties, tas visticamāk mājas Eiropas parlamenta vēlēšanas jūnijas, kur vēl skaistāka kampaņa. Jā, tieši pirms vēlēšanām. Ārlietu ministram pašam visur stāstīt, un banketus rīkot, un žurnālistus aicināt, un cik labi, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Tā vietā drīzāk, lai to naudu izmantot jēdzīgi, kaut vai mūsu nacionālo interešu aizstāvībai, tajā pašā Eiropas Savienībā, mūsu ražojošu uzņēmumu aizstāvībai. Atvainojos, cik mēs ražojošu uzņēmumu stendus izstādēs varam uzlikt, kas tur pievilina reāls klientus, veicina pasūtījumu un rada pievienoto vērtību valstī darba vietas nodokļi. Man tas vienkārši vēlreiz apliecina tādu sajūtu, kad visi skatās, ja mums ir 15-16 miljardu budžets, 14 miljardu izdevumi, 16 ienākumi, tad... Otrādi laikam gan bija. Diemžēl otrādi bija. Diemžēl otrādi. Kurš skatās, kam ir ienākumi, kam ir izdevumi. Viens, kam ir pusotrs miljards, apaļojot visu, pusotrs miljards ir deficīts un ienākumi stipri mazāk kā izdevumi. 41% no IKP jau mums ir ārējais parāds līdz ar to šobrīd. Un 1,3 miljardi, nekļūdos, ir deficīts. Tad viņam tāda sajūta, ka tas ir viņu. Tāpēc es saku, tas ir 15. budžets. Un politiskais spēks, kas nekad nav bijis opozīcijā. Ja ir tik tālu atrāvies no tās realitātes, ka mūsu Latvijas tirzniecības rūpniecības kameras, Latvijas darbadevēju konfederācijas vairāki pārstāvji min to, ka bieži, nereti, faktiski, jo tā ir tā kā sistēma, ka pie gala lēmumiem, pirms pieņemt lēmumu, kas attiecas tieši uz tautsēmniecību, viņi slēdz sarkanos zvanus iekšā, uzklausiet mūsu. Nebūs labi, mēs jums pierādīsim skaitļiem. Jūs varat pateikt, kur mēs esam kļūdījušies savos skaitļos, ka tas, ko jūs darat, tas nodara vairāk ļaunumu nekā labumu. Viņš pat nepieaicina pie pēdējās diskusijas. Jā, paldies, mūsu pienākums jūsos ieklausīties, bet ķeksīšu pēc, paldies. Un viss, un tad mēs brīnamies. Runājam ar arhitektiem, projektē ēkas aizvien mazāk. Runāja ar, tās ir tās indikācijas, pirmie lakmus papīriši, ka tuvojas liels problēmas. Runāja ar tie, kas vēl ir tādi pirmie indikātori. Kā pasūta komersanti, darba devēji, tiem, kuriem ir resursi, pasūta arī jaunas automašīnas, rezervācijas viens. Pēdējo mēnešu laikā kolēģis min, pa 60% krītas rezervācijas. Pasūtījumi jauni. Tas nozīmē, ka pārdošana, visi jau resursi sāk tautsēmniecībā būtiski kristies. Ja projektēšana šobrīd beidzas, tas nozīmē, ka pēc gada vēl to, ko būvēt, tad sāks arī būvniecībā to just kapitālu. Tas nozīmē to, ka viss būvmateriāla ražošanas process, celtniecības, grāmatvedības, viss, kas ar to saistīts, visās nozarēs būs acīm redzama lejupslīde. Šobrīd jau ir būvniecība. Mums šis atlaiž maiņas jau. Maiņas atlaiž un tā nākotne iezīme. Ja mēs šādi turpināsim, jaunā vienotība ZZS un progresīviem pakalpiņiem tā turpinās, tas kritiens būs vēl straujāk. Mēs šobrīd esam Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Jā. Tas dzelzs priekškars ir nevis vienkārši aizvēries, viņš tā kapitāli ir nokritis un tā, ka tur vairs neko. Mēs pat fiziski būvējam žogu ne tikai dēļ bēgļiem, bet, kā mēs redzam, es pieļauju, tas ir gan subjektīvs arguments, kad ir, kāpēc tik lēni tā robeža iet, tāpēc, ka kādam ir interesi noteikti kaut kādu mazo kustību iespējams veikt.
Jo nevelti tabakas industrija, kas veic monitoringu pierobežas pašvaldībās, ir vietas, tas tests saucās atkrituma tests. Viņi pārbauda paciņas, kas ir akcizēts, kas nav, un ir pašvaldības, kur veikuši tests, kur nav neviena akcizēta. Visi kontrabanda. Un tas, bet es saku, tas ir subjektīvs. Tieši šī epizodē man tieši pierādījumi nav, nevar nevienu apvainot. Bet es pieļauju, ka gadiem tas trafiks ir bijis, un tagad kādam līdz ar to žogu fiziski tur paliek grūtāk. Un objektīvi tas ir ciet. Bet, atgriežoties pie tautsēmniecības, mēs esam NATO un Eiropas Savienības ārējā robeža. Šis priekškars ir ciet ar visu no tā izrietošā. Arī šīm mazajām rūplām, nelikumīgajām, kas ir bijušas, beidzot ar to, ka viss tranzīts, sadarbība, viss tur ir cietākas bijušas vēstures. Pagaidiem graudiem šobrīd pievēra, ja vēl nav pievēra. Tur arī process, bet tur es gribu, lai izstāst tiešām Eiropas Savienības kopējā pozīcija, kas ir no šīm valstīm, agresoru valstīm, no Krievijas, no Baltkrievijas, un kas nāk tranzītā, vai kas, tur ir, lai tiek skaidrība. Jā, tieši līdzīgi kā ar olimpiskajām spēlēm. Ņemt dalību vai nē, pirmkārt jāsaprot pašas Ukrainas pozīcija. Un arī viss tālāk no tā izrietošies. Bet kopumā tā situācija tāda, ka ārvalstu investors, kāpēc viņam šeit veikt kādu investīciju? Vai mēs esam pievilcīgākie nodokļos, vai enerģijas cenas? Un kolēģis apvienotās sarakstā Andris Kulbergs, kurš mums frakcijas viedokli pārstāv attiecību enerģētikas jautājumos. Mēs organizējām, pats arī savāc parakstus no visiem frakciju vadītājiem, izņemot stabilitātes. Loģisku stabilitāti tas varbūt neinteresē. Kad Latvijā nepieciešams pieņemt enerģētikas stratēģiju. Pilnīgi skaidru, kur un kā investēt valstī, kur un kā investēt privātiem, lai mēs tas viss notiek prognozējami, lai ražotājiem, mājsaimniecībai būtu ilgtermiņā prognozējums enerģijas cenas, un tie, kas investē, lai viņi zina, ka valsts politika vismaz līdz tādam līmenim nemainīsies. Mēs nevaram uzaicināt šeit enerģētikas kompāniju no Nīderlandes. Viņi redz, ka vide nestabīla. Vēja turbīnas būvēt jūrā, offshore vai piekrastē, saules paneļus attīstīt, neattīstīt, kas ir tam visam sadals jautājumam. Valsts atbalsts šobrīd tāds, pieņemsim likumu, pēc mēneša būs pilnīgs cits, viņi neriskē veikt investīcijas vai kā citu enerģijas ieguvas veidu. Tam ir nepieciešama stratēģija, skaidri gaiši. Mēs redzējām, kā valsts raustās attiecībā viens lēmums, otrs lēmums attiecībos par Skultas sašķidrinātās dabasgāzes terminālu. No sākuma, ka vajag obligāts drauds drošībai, ja nebūs vajag, neskatoties uz neko, nedz uz iedzīvotāju protestiem, nedz uz dabas jautājumiem, nedz ietekmi uz vidu novērtējumu, viss vajag, viss pieņem likumu, vajag visu. Kaut kas nomainās, tur aiziet IKP no valdības, īstenībā nav vajadzīgs. Tad pagaidiet. Tad mēs viņu nesam tikai tāpēc, ka IKP bija valdībā un tur konkrētam vienam cilvēkam tas interesē kā biznesa projekts, vai tas tomēr bija nacionāls enerģētikas viens no stūrakmeņiem. Alternatīva rast Krievijas gāzē. Šobrīd mēs atsakamies, visi droši pilnīgi. Tad saprast. Es nesaku, ka nevajag atteikties, vajadzēja atteikties, bet vienotība te palika. Dažus gadu pusotru atpakaļ viņi dziedāja vienu dziesmu, putām, lūpām, kad vajag un vajag, tagad nevajag, kad droši roku atsakās. Kas ir mainījies? Jā, te varbūt viens starpjautājums par to tieši enerģētikas plānu. Ja nemaldos, šī gada sākumā es tieši klimata un enerģētikas ministram prasu, kad būs, un viņš saka, ka būs kaut kad maijā, jūnijā. Nekas nebija. Jā, un tā kā nesanāca, jūsuprāt, kādēļ nav sanācis? Nebūs arī šī gada decembrī, nedz arī janvārī, un visticamāk arī februārī, nē. Līdz jūnijam, nākamā gada jūnijam ir jāapspēj, jo jāiesniedz Eiropas komisijai ir tas... Iesniegs starpziņojumu, iesniegs kādu nepilnīgu dokumentu, un tikai tāpēc, lai atrakstītos Eiropas komisijai, vai lai nedabūtu sankciju no Eiropas komisijas, vai dabūtu viņu pēc iespējas mazāku. Nevis, lai atrašanāt problēmu. Man interesē atrakstīšanās Eiropas komisijai, mums interesē apvienotiem sarakstam atrasināt problēmu. Un problēma ir, mēs citu starp tiekamies, vēl pirms nedēļas bija nopietni potenciāli investori ar asociācijas pārstāvjiem uzrunā. Viņi saka, pie kā Latvijā griezties, vai mēs šajā segmentā varam investēt vai nē, ar ļoti nopietnām investīcijām, 100 miljonu vērtām investīcijām. Viņi redz to vidi, nav. Un ja mēs izmantojam valdības attiecīgo ministru, lai lobētu kādu vienu vai divu
stāstu veidu, līdzīgi kā tas bija sašķidrinātās gāzes termināli. Man tur kāds draugs vai čoms, investors, kurš tur varētu labi nopelnīt. Tagad mēs iesim valsts šito ceļu. Pagaidām šodien ministri izmetīs no valdības ārā, atnāks cits, viņš atkal teiks, ne, ejam to ceļu. Tāpēc ir nepieciešama stratēģija. Un šo stratēģiju nevar uzrakstīt vietēji. Viņu nevar uzrakstīt ekonomikas ministrija kopā ar KEMU, klimata enerģētikas ministriju. Nevar Latvenergo rakstīt stratēģiju. Tieši tā, viņi raksta. Nevar. Protams, ka nevar. Latvenergo strādā pēc komerces principiem, gūt peļņu sev uz kā pamata. Uz tava pamata, tava un mūsu ražojošu uzņēmumu pamata. Ražotājiem, ražojošiem uzņēmumiem tā ir konkurētspēja automātiski. Piedod, enerģijas augsts ietilpīgas ražošana, un ja tu pēc izēju vielu biržā un pārdod gatavo produkciju biržā, tad mēs skatāmies, kas ir tā pievienotā vērtība, ko mēs radām Latvijā. Darba spēks, visa veida nodokļi, enerģijas cenas. Mēs tiekamies ar pārstāvjiem, kuri ikdienā strādā ar rietumu lielu kompāniju investoriem. Viņiem pirmā lieta ir enerģētikas prognozējumība. Viņiem pat nevajag šodien, lai veiktu investīciju, viņiem pat nevajag šodien zemu tarifu. Viņiem vajag prognozējumu, saprotamu ilgtermiņa pieeju jautājumiem. Neatkarīgi no tā, vai šodien mums ir Siliņas valdība vai Kariņa valdība. Vai apvienotais saraksts koalīcijā vai opozīcija. Viņiem interesē 5, 10, 15, 20 gadu griezumā. Tā ir problēma. Bet pirmā problēma, ko viņi min, ir banku sektors, finanšu sektors. Un ne tikai tāpēc, ka tam neatver kontu vai aizkavējos kontu atvēršanu. Man kā deputātam vai kontu vai kredīta līniju vai kredīta automašīnas iegādēs, viņi var būt nenormāli ātri. Lai cik jocīgi neizklausītos. Tāpēc, ka politiķi visi ir caur datu bāzēm, tiek monitorēti, man liekas, tur katrs Alpas vilciens. Tieši tā, katrs. Un, ja man arī maza saimniecība, man ir paaugstināts konta apkalpošanas izmaksas, tāpēc, ka katrs mikroskops, visi ieņēmuma dienas, visi amatpersonas deklarācijas. Bet, ja man vajadzēja mazam savu nepilngadīgam dēlam atvērt pirmo kontu, tur veidlapu tādu, pārbaudu tādu, viss beigās, jā, viss labi, lūdzu. Un, ja nāk rietumu investors, lielai daļai atcer tos kontus. Atceramies, ka sākās šis iebrukums Ukrainā. Daudzas civilizētās kompānijas muka kā no Krievijas prom, pārcēla savus ražotnes, vācu kompānijas top, Baltkrievijas. Šeit lielākā daļa neatvēra kontus. Lietuvā bez problēmām. Kad mums atnāk Latvijas bankas un Fuktuk pārstāvji, un tā skaitā mēs runājam arī finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvjiem. Jūs saprotat, ka mēs esam pārcentušies. Mēs cīnoties ar naudas atmazgātāju, kas ir lielo rietumu naudas atmazgātāju, mēs vienkārši par noziedzniekiem padaram startā visus, un tad tu mēģini pierādīt, ka tu neesi noziedznieks, ka tu neesi naudas atmazgātājs. Netīrās naudas, Krievijas vai kādu citu valstu naudas atmazgātājs. Un tas rezultējās tajā, ka neatver viņam kontu. Vai mēnešiem pārbaudas. Viņi saka, pasaka, man ir Lietuva visu nosarvēs gatavi. Ir zemes gabals, man ir nodokļu atlaides, man ir valsts nogarantēt zināmu energoresursu cenu. Pasaka, kur ir osta, kur viss ir. Mēs pat pa valsts līdzekļiem vai pa viņu lijā līdzekļiem jums līdzfinansēsim tur rūpnīcas pārcelšanu. Un tad vienkārši pareiķini. Ja tu vien neesi vietējais Latvijas uzņēmējs, kurš vienkārši šeit kaut kādā zināmā mērā arī patriotismu vadīts, tad ir problēma. Mēs runājam to pašu LDTK vadītāju Bitiskungu un zivu pārstrādes rūpnīcu. Viņi arī rēķina. Tieši tāpatās, ja jāceļ jauna ražotne, tad Latvija, Lietuva, Igaunija. Paldies Dievam, viņi bāzējas pamatā Latvijā, un tas ir kaut kāds arī nacionāla interešu un kāds patriotisms sajūt vietējie mūsu darba devēji. Bet, ja mēs gribam lielās investīcijas, tad tur ir problēma. Un par investīcijām runājam. Tad tas, ko mēs nereti esam finanšu ministrijā norādījuši, kāpēc mēs veicam tikai ar Latvijas ārvalstu investoru padomu sarunas. Tie ir investori, kas šeit strādā. Daudz vairāk jāved sarunas ar tiem investoriem, kuri izlēma nenākt šeit. Kāpēc viņi nenāk šeit? Kāpēc viņš, kā var teikt, piezemējās Lietuvā vai Igaunijā vai Polijā? Viņš izskatīja Latviju kā nopietnu alternatīvu, viņš aiziet uz turieni.
Jā, piemēram, ar tiem ir daudz vairāk jārunā. Maskavas, kad cēlās prom. Ir arī vēl citas top kompānijas Amerikas Savienotajām valstīm. Daudz ir uzņēmumi, kuri varējušies veikt nopietnas investīcijas, līdz ar to cerība, ka mūsu labklājības līmenis celtos ir stipri augstāk. Un labklājības līmeņa celšana, tas ir jautājums numur 1 visā Latvijā, kā Rīgā, tā īpaši pierobežā. Ja mums Latgales vidēja alga būtu kaut vai tāda kā Rīgā, un ekonomikas līmenis, ticiet man, mēs daudz mazāk satrauktos par kādiem drošības riskiem. Nabadzība un informatīvā telpa, tas ir ļoti nopietns drošības risks. Un jūs saredzat kaut kādu, teiksim, ātru risinājumu, ja mums ir jāpārskata, teiksim, visi tie tā likuma paketi, kas tika pieņemti no 18. līdz 20. gadam par noziedzīgu iegūt līdzekļu tur apkarošanu, tad tur ir tik čupām viss tā. Jā, divās daļās. Latvija tika līdz ar visu banku krīzi, kas bija, un vairāk šo banku aizvēršanu. Latvija tika iekļauta zināmā sarakstā finanšu sektorā. Tas bija tik nopietns saraksts, ka pat uzņēmumu dalībnieki, kuri nāk no konkrētās valsts ar nosaukumu Latvija, arī kuri veikuši investīcijas citās valstīs, pat tur viņiem radās problēmas, tāpēc, ka viņi māca zemi Latviju, kuri bija pelēkajā sarakstā. Mums bija ļoti svarīgi tikt no šī pelēkā sarakstā ārā. Un tie daudz lēmumu tika pieņemti nenormāli skarbi. Ja, kārtējo reizi, ja tev prasīja izdarīt šitik, tad Latvija aizgāja un izdarīja šitik. Klasika. Klasika, jā, tieši tā. No viena grāva otrā. Jā, un šobrīd ir, kā saka, jālaiž vaļā. Ir jāatstāj tiešām pamats un jāļauj ir elpot tautsēmniecība un ekonomika. Finanšu sektors ir jāiedarbina. Konkurētspēja jāpalielina. Jā. Mēs, protams, vienlaicīgi arī gan arī šajā budžeta debatēs, gan daudz, kur es varbūt nonāku mazā pretrunā, un kur es nonāku pretrunā. Finanšu sektoram ir jādod brīvība un jādod stabilitāte, lai viņi veidojas konkurence. Tāpat laikā Eiropas centrālās bankas ceļot Euribor likmes, daudziem šie kredīti kļuvuši nesamaksājumi. Mums ir jānāk palīgā cilvēkiem samaksāt uz kredītus. Protams, visiedzīgāk būtu bijis mērķēti tiem, kuriem vajag palīdzēt. Un tad te ir tas koks ar diviem galiem. Ceļ speciāli likmes, lai mazinātu inflāciju. Mēs ejam palīgā, lai nosacītu, kad turpinātu inflāciju. Respektīvi tā problēma Eiropā kopumā vidējā temperatūra, un Latvijā mēs viņu nevaram mērīt pēc viens šnits. Un tā ir tā pamat problēma. Un rezultējies ir tajā, ka mums ekonomikas lāpst, finanšu sektorā konkurence nav gaisma tuneļa galā. Un apstiprinot jauno FID vadītāju, par ko mēs arī balsojām, un arī mūsu kolēģis, vēl būdams iekšlietu ministrs, arī virzīja. Un mums tas bija viena no ceļamaizēm, objektīvi izvērtēt to, lai bankām šīs prasības visas, un sadarbība FID ar Latvijas banku, ar Eiropas institūcijām, viņi, protams, savu kompetences līmenī, viņi nav paši atbildīgie. Latvijas bankai ir vitāli augsta loma, ņemot vairāk Latvijas bankai, kā tikai ar apvienots. Faktiski strādā kā viens vesels. Tāda sadarbība viņiem laist vaļā šo cilpu, kur vien ir iespējams saprāta robežās. Tas, lai primitīvi bankas pakalpojumi, konta atvēršanas, primitīvi kredīta līnijas, pārskaitījumi, lai tas neķertos viss. Un tas nebija normāli, ka mums stāst uzņēmējs, kuram aiztur darījumu, kurš ienācis ir no valsts kases viņam. Kas tas nav? Viņam aiztur darījumu, ka viņš eksportē lielai Lidl ķēdei uz pasaules Lidl veikaliem. Latvijas produkcija viņam aiztur naudu, pierāda, no kurienes Lidlam ir nauda. Jūs ko safārējušies esat? Mīļie. Es tādus piemērus minu, pilnīgi ekstrēmi. Varbūt viņi visi nav tik liedzoši. Bet tad vienā brīdī mēs bijām aizgājuši tieši tik tālu. Bija lielākie eksportētāji, aizslēdz kontus uz nedēļu vai uz divām un graudu ražotāji. Pa ko ir runa? Un tagad skatās ārvalstu investors, viņam izvēle Lietuvu, Poliju. Igaunijas atvainojas, tur ir nefinanšu un finanšu kopā licencēts pāri pa 100 komersantiem, kurš sniedz finanšu pakalpojumus. Mums Latvijā
10 reizes mazāk kopumā skatoties, bet pamatā ir pāris dažu banku lielais monopols. Jā, un kā tautā, es teiktu, iedādu man kā humoru, ja kā tautā atcerās, es tā gribētu rezumēt, visi atcerās to Pareks reklāmu, kur tas sprīdīts nes to naudu uz to banku un prasīja mammai vai tētim, neteiksiet vai ne. Atcerieties, bija tāda laika, cik pagāja 11 gadu līdz tam brīdim, ja, ka to sprīdīt jau uz bankas, jau durvīm jau. Tā kā problēma, ko tu teici, ja, ka mēs pa to ceļu notrāpīt nevaram, mēs vai nu vienā grāvī vai otrā, ja, tā. Vēl viens starpjautājums par tām, jūs jau pieminējāt iekšlietu ministriju un tas, ka tur tā kā nav naudas, un tas pats ir par izglītības ministriju, kur jūs nesen bijāt viesos, bet viena no tām lietām, ko es arī pētījumos esmu secinājis, ka ne viss ir varbūt tā, ka viņiem nav naudas un uzreiz tā nauda būtu jādod maisiem klāt. Ja, piemēram, salīdzina iekšlietu ministrijas darbinieku skaitu Latvijā un Lietuvā, tad iznāk, ka mums ir 350 darbinieku uz 100 000 policistu, un viņiem ir 250. Vismaz tā pēc aptuveniem, tur ir 20. gada data, Lietuvā ir 21. gada, bet es domāju, ka tur tā kļūda nav liela. Un, teiksim, lietuvieši ir veikuši savu veidu reformas 10 gadu laikā. Viņi ir samazinājuši iekšlietu ministrijai tieši savai iekšlietu ministrijai arī izmaksas uz infrastruktūru, uz celtniecību un tādām lietām. Un paskatoties uz mūsu to struktūru, tu nekas nav mainījies 10 gadu, 15 gadu periodā, nav nekāda progresa. Un es domāju, ka tā naudas rezerva pašā ministrijā iespējams, ka ir, bet viņi tā kā, es nejūtu, ka kāds vajag meklētu. Varbūt, ka mums vajag, mazāk par 2000 policistu, bet tie atlikušie, teiksim, 5500 saņem normālas algas. Vai teiksim... Es daļai tāds viedoklis ir, kā jūs minējat, bet lai zinu precīzi atbildēt, es negribētu pateikt. Būtu jābūt stabilam auditam, kur arī nav. Neteikt tā, ka mums jānokopē tagad vienkārši Igaunijas modelis, precīzi, kā jūs sakiet, objektīvam funkciju auditam. Es pat teiktu, tur lielā piecinieka vai tur Ernestīna, jebkāda tāda pietiekoši profesionālā institūcija, objektīva, kas nedaudz skatu no malas, var iziet cauri visām procedūrām, iziet cauri, tā skaitā, visiem drošības aspektiem. Tā skaitā, ja mēs veicam salīdzinājumu. Mēs esam salīdzinājuši vēsturiski arī vidu lielumu Igaunijā un vidu lielumu Latvijā. Tikai reti, kurš te piemina, ka Latvijas vidām bija arī muitas jautājumu klāt, un Igaunijā muita bija nost, un ja pielikt muitu klāt, tad tas pats vien indikatīvi sanāktu. Tāpēc, lai godīgi atbildētu to jautājumu, ir jābūt objektīvam, faktiski šim funkciju auditam. Vēl aspekts, protams, ir šīs izdienas pensijas iekšlietu struktūra darbiniekiem. Es nesaku, viņas vajag vai nevajag. Ne. Daudziem tas ir stimuls iet strādāt uz iekšlietām, tāpēc, ka zina, pēc tik nostrādātiem gadiem viņam būs kaut kāds zināms garantētais ienākums paralēli kaut kādiem nākamiem saviem karjeras izaicinājumiem. Un vai tam ir jābūt, vai uzreiz jādod normāla alga, tā ir nopietna saruna. Viņš iet uz mazāku algu, tāpēc, ka man tur būs, es tur to mazo algu izturēšu tur kaut kādus noteiktus gadus, es tagad kļūdīšos to gadu skaitu. Kāda lojalitāte, zināt. Jā, un tad tur man būs garantēts ienākums, tā saucama izdienas pensija, un tad es varēšu darīt kaut citu darbu, vismaz par normālāku algu, bet man jau kaut kāds stabils. Tāpēc tas ir objektīvi jāizvērtē. Es teiktu tā, ka katrs jaunais, kurš nāk strādāt iekšlietu struktūrās, strādās normālu algu, un pensijā viņš ir tāds pats, kā ir pensionēšanās vecums valstī. Bet uzreiz startā viņam ir konkurētspējīga alga. Es vēl šito gribu bet funkcija auditam ir obligāti jābūt. Un īpaši, ja mums ir ļoti svarīga viena cita lieta. Igaunija vienu brīdī aizgāja, teiksim, ceļa policija raugamies. Viņi aizgāja uz to sodu neizbēgamīgi, maksimāli elektronizējot radaru sistēmu, kameras, digitalizējot visus tos procesus. Pirmām kārtām tā soda neizbēgamība. Faktiski nonāca pie tā, ka no fotoradaru īsti sarunāt nevar neko. Jā, nevar. Tā kā varbūt, būsim atklāti, pēdējos gados mēs aizvien mazāk dzirdam kaut kādas korupcijas risks arī no ceļu policijas. Visi ir nolikta kamerām, atalgojums arī var ne tuvu optimālam, bet tomēr salīdzinoši kāpjas un nav vairs tā, ka priekšnieks kādreiz atklāti iedeva
jums tur izlaka, ko stopēt un apmēram nopelna pats. Tie laiki, es domāju, ka vairāk vai mazāk ir beigušies. Jā, bet tu man nedaudz stāst, ka tie laiki ir beigušies. Katrā ziņā samazinājušies, noteikti. Bet funkcija auditam ir jābūt, un iekšlietu struktūra darbinieki īpaši pierobežā, kopā ar pašvaldībām un civilās aizsardzības kontekstā, ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, es neskrietu teikt to, ka mums ir jāatbrīvo iekšlietu sistēma darbinieki. Mums tā redzamība, kā mums mēdz policija runāt, ir ļoti svarīga. Drošības sajūta, policijas klātbūtne. Daudz sajūtas drošāk. Tu ej pa vienu tur parku, tu redzi, nāk tuvāk pašvaldības policija, patruļē, tu tā, tur māte ar bērniem vai ko pastaigājās. Tā redzamība klātbūtne arī ļoti svarīga. Un ir kaut kāda notiek ekstrēmas situācijas, un, protams, tam policistam jābūt klāt. Tur tev kamera vai fotoradars, bieži vien, un operatīvais nenorēģē. Un ātrais jautājums, tagad tas jaunais likums par to 31% un tiesības nost, ko tad darām? Nav pieņemts šodien juridiskajā komisijā ir nobalsots. Es personīgi neatbalstu. Un man, protams, par to ļoti sarežģīti runāt. Es neatbalstu vairāku iemeslu pēc. Nultais ir tas, ka man pašam relatīvi nesen bija sods par 29 km pārkāpumu. Cik mazā starpība? Un tiešām, tas bija radara kļūdas robežās. 29 sanāca pretējā gadījumā. Varbūt arī būtu 30. Es nezinu, vai arī būtu 27 vai 26. Jā, tieši tā. Bet mana konkrētā situācija. Es braucu ārpus apdzīvotas vietas. Braucu uz oriģinālo konferenci Zemgalē. Izbūvēt jaunu šoseju ārpus apdzīvotas vietas. Man Veizā rāda 90. Mašīnā numuru, relatīvi jauns modelis un numuru atpazīt. Arī rāda 90 atļautais ātrums. Jā, arī tā arī atņemtas. Un es braucu indikatīvi uz 80. Rīts nevienam netraucē, nav nekā viss man klik uzreiz momentā. Un izrādās, ka bija ceļu remonts bijis un ir kaut kur nestandarta zīme stāvējusi. Pēc tam pabrauc atpakaļ. Tiešām grūti saskatām. Jā, es pats personīgi braucu mašīnu daudz, ļoti vairākus 10,000 km katru gadu nobraucu un izmantoju savu saimnes šoferu, izmantoju ļoti reti. Bet ļoti reti, tā precīzāk teikt. Un tad tu bieži vien saproti, ka ja tu daudz brauc un tu daudz lietas, daudz, kur tev ir jāpaspēj, un es cenšos tā braukt, ievērot likumu, tev ik pa laikam nākas arī saskarties ar izaicinājumu, kas sauc ceļa zīmes. Un ne tāpēc, ka tu pēc standarta uzlikt ceļa zīmi nenofiksē. Tas ir tavs kļūda, tad tev par to kļūdu jāmaksā. Vispār diskusija nav, un tev pienāks sots. Bet nereti ir neizgaismotas zīmes, pagaidu zīmes, un tur, kur viņām nav jābūt neatbilstošā augstumā, tad var iekrist. Un te ir un tad par tādu situāciju mums cilvēkam pat jānoņem tiesības nost. Vai tas ir taisnīgi? Nē, nav taisnīgi. Bet sots jāsaņem. Runa nav soda punktu. Jā, mēs varam diskutēt sodu palielināt, soda punktu skaitu palielināt. Pavisam cits stāsts ir ar tiem, kas lido. Kas uz šoseis brauc uz 140, 150 km/h, kas pilsētā, apdzīvotā vietā, vienkārši, kur mēs esam Rīgas centrā, un tu brauc uz 100. Piedod atvaino, tu rādi objektīvu risku. Un tur ir tā no kaut kāda pirmā, otrā reize no drošības aspektiem, tur jābūt tiesībām nost. Protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, tāpēc, ka jebkurš tas ātruma pārkāpums ir pārkāpums, bet vai ir jānoņem tiesības nost? Es neesmu pārliecināts. Bet vēlreiz, ja tu pārkāpi rupi un agresīvi, un ar agresīvu braukšanu es arī nedomāju apdzenot krustojumā divas mašīnas vai pirms krustojuma, kad to nosauc par agresiju. Agresīvu braukšanu es domāju tiešām reāli agresiju. Kad tu brauc Sanslīdē, kad tu brauc bīstams mandarevs veids pie pieturām, pie trotuāriem, skolu tūmā, ja pie skolas zīme 30 un apēm, tad pabrauc garām uz 80. Tur iespējams ir jāņem tiesības nost. Mēs dzirdam šos gadījumus arī ne tikai Rīgā, arī ārpus apdzīvotām vietām, kur nereti pie skolām ir zīmes, satiksmes mierinātāji, guļos šie policisti uzlikti. Un ja tur kāds vēl lido garām, tas ir killers, tas mazais bērns jau nepamanīt. Viņš steigā telefonā vai austiņās, un tie nāves gadījumi, diemžēl, ir.
Un, domāju, visu kopīgais uzdevums ir samazināt šo bojā gājušo skaitu uz Latvijas ceļiem, kur izraisījis paaugstināts ātrums. Bet vienlaiks ir jābūt šim samērīgumam, šim saprātam, tam balansam kaut kur pa vienu. Bet nav tā balansa. Šajā gadījumā taču tā valsts, šis pats priekšlikums, vai ne? Viņš ir radies it kā domu uzlabot satiksmi. Svēta lieta, vai ne? Bet neredz to atbildību par to infrastruktūras sakārtošanu, kā pie mums Kurzemē runā par to, ka kāpēc mēs netaisām normālus ceļus, lai šo frontālās sadursmes novērstu. Tas ir plašāk joma. Kāpēc mēs uzliekam tikai tiem nabaga vadītāji? Pareizi teicu, atbildība ir svēta lieta, jā, bet mēs kaut kā neredzam to, ka vajag to satiksmi stimulēt arī tādiem nosacījumiem. Tā kā mēs sakām, mums lietuvieši būs izbūvējuši 4 joslu ceļus līdz tur, gan pie Klaipēdas, gan pie Lietuvā, jā, tur, bet mēs tādā veidā, ka mēs to kā neredzam. Tas tā liekas tām kurzemniekiem un latviešiem liekas tā mazliet dīvaini. Kurzemnieks tas pats Latvijas? Dabīgi. Bet mums gribās to Liepājas šosei. Man tā kā no Zemgales apgabala ievēlētam deputātam, es saprotu, es speciāli uzzīmēju kurzemnieku. Bet cits starp, ja mēs runājam par ceļiem, par infrastruktūru, diezgan daudz sanāk šajā vasarā izbraukāt Latgali. Un jāatzīst, ko tīk, Latgalē labāk ceļu kvalitāte nekā Kurzemē. Es nevaru par Rīgu. Rīga vispār ir katastrofa palikusi. Rīgas infrastruktūra un mazo mikrorajonu ieliņas un ceļi ļoti sliktā stāvoklī. Un tā ir milzīga problēma. Protams, Latgalē mazie lauku ceļi, ja tev jānokļūst ir kādu pagastu uz pagastu, kas ir vietējas nozīmes, pat ne reģionāls nozīmes, vietējas nozīmes ceļi arī kritiskā stāvoklī. Bet, piedodiet, ja tev galvaspilsētā, uz vienas ielas, cik cilvēki dzīvo un kāds ir ienākuma līmenis un cik viņi samaksā iedzītu ienākuma nodoklī, un ka tas ceļš ir tāds, ka vienkārši katastrofa, tad ir par ko padomāt. Liepāja, piemēram, Liepājā viss ūdensvada sistēmas ir nomainīts, Ventspilī ir nomainīts, lielajās pilsētās no Rīgā uzlies 3 stundas lietas un visas tiltapakšas ir aplūdušas. Jā, es jau gribēju paturpināt par to, virzoties tālāk no vienas ministrijas uz otru. Nesen jūs bijāt pie Čakšas ciemos, kā es saprotu, vairāki pat. Un kā tad tur ir ar to izglītības visu reformēšanu, sākot varbūt no bērnu dārziem līdz pat augstskolām? Jo vai var teikt, ka tas tiek darīts uz stingru skaidru pamatu, ka viss ir ļoti labi saprotams un kad, teiksim, likvidējam skolu, mēs zinām, ka tur taču vairs nebūs cilvēku un viss. Un, ja mēs likvidējam tik tāpēc, ka mums vajag naudu budžetā. Tā kā... Es sapratu jautājumu. Es cits starp strādāju arī izglītības zinātnes komisijā kā deputāts. Un šodien mums cits starp arī bija saruna, ko pieteica arī mums pašvaldības savienība. Un atsauc arī sarunu viņiem, arī bija no rīta sanāksme ar izglītības ministriju, kad prezentē to jauno skolu tīklu, kādu skolu mēs slēgsim ciet, kādu neslēgsim ciet. Un es saprotu, ka ir tik daudz auzas jau sataisīts. Nedod Dievs viņu šo reformu veiks. Vienkārši nedod Dievs. Mazu piemēru. Ir vecumnieki, ir blakus esošās pašvaldības, ko kādreiz pievienoja. Vienā skolē taisa milzīga piebūve. Viņa šī piebūve būs pēc 1,5–2 gadu vaļa. Piemēru stāstu. Blakus skoliņas, ja grib aizslēgt vidusskolas jau tagad. Varbūt pagaidām to gadu, kad ir šī skola uztaisīta. Ja mēs pa visu Latviju runājam, tad vai varams reģionāla attīstības ministrija un satiksmes ministrija var pateikt, kas būs ar ceļiem un ar satiksmes autobusiem. Ja mēs šo vienu vidusskolu gribam aizslēgt, tad atpaliek šī skoliņa. Mēs aizslēdzam 1, 2, 3 skolas, viena paliek. Vai tajā brīdī, kad mēs viņu slēdzam, būs skolāna autobus, ceļš būs izbraucams. Kamēr šie jautājumi nav, kāda ir rādītāji, cik ir bērni zimuši šajos rajonos, kas sāks iet skolā pēc 6–7 gadiem. Paskatāmies, kas ir zimuši 2017. 18. gads. Un tad mēs arī spējam normāli prognozēt un modelēt. Nenotiek tas. Es saprotu, ka satiksmes ministrija skatās lielām acīm, ko jūs mums uzdodat tādas jautājumas. Jā, izglītības ministrija saka, ne, ceļi nav mūsu kompetence un pasažieru pārvadājumi. Ko te jūs virzēt? Jā, ko jūs virzīt? Un jaunajām ģimenēm, jaunajiem vecākiem, pagaidiet, jūs visi pārstāviet valsti.
Tas, ka jūs tur savstarpēji nespējat sarunāties kārtējo reizi vienotības ministriju ar citu partiju ministrijām, nu tā jau nav viņa problēma. Jūs jau neprasiet nodokļus maksāt, tur katram vienam maksā tā, vienam tā. Jūs prasiet skaitīt valsts kasē, es arī no valsts gaidu šo atbildību. Un šī reforma, tas, kas šobrīd tiek darīts, nu, tas ir ārprāts. Nu, tas ir, nu, ko vispār mēs runājam? Ja mēs gribam valsts attīstīt pēc 20 gadiem, kas viņi darīs? Tie, kur tagad iet sākuma skolā, pēc 30 gadiem. Viņi jau būs tie, kam būs tas ekonomiski spējīgākais vecums. Ne jau piedodiet, ne jau pat ne Siliņai, pat ne Čakšai. Nu, šobrīd, starp citu, tā kā nav īsti pat pieejams tas jaunais skolu tīklu plānojums. Nu nav, viņa atalgojuma. Izglītības ministrija slēdz līgumu pedagogu atalgojumu modeļu no ārpus cilvēkiem. Tas parāda, ka tur smadzeņu vispār šobrīd smadzeņu deficīts ir milzīgs. Ierētniecībā. Un arī nu, pa politisko, es varu izteikties daudz brīvāk, tāpēc, ka šis politiskā vadība ir mūsu konkurenti. Tāpēc to es atstāšu varbūt tiešām jūsu raidījumu skatītāju ziņā, lai paši katrs izdara secinājumus. Domāju, kaut vai arī par šo ierēdniecības pusi tur arī milzīgas problēmas. Tur ir bijusi represijas par darbiniekiem, spējīgāki ministrijas ierēģi ir prom. Un tad jūs pat nespējat jaunu pedagogu atalgojumu modeli paši radīt. 6 gabalu laikam pusgadu laikā aizgājuši. Jā, un tad, ja jūs nespējat pat radīt jaunu atalgojumu modeli, tad ir problēmas. Kā tur nākt ārā paziņām? Mēs esam nolēmuši visiem pedagogiem valstī palielināt algas. Mēs tagad lielamies, pedagogs saņem algas, skatās algas lapiņu, jau kāds var būt, man tur pa 100 eiro mazāk. Pēc palielinājuma. Un tas jau ir līdzīgi. Tā vienotība rēķina bija koalīcija 54 deputāti. Viņi gājas paplašināšanu uz 52. Izrādās, 52 ir vairāk nekā 54. Nu, tā viņi rēķina. Mēs varam pasmieties, bet kopumējā situācija ir kritiska. Un kamēr vienotība vadīs valsti, un šie pastarījuši ZZS un progresīvi ir neizslēs muguras, šī atpalcība mums turpināsies lejuslīdē. Pastieties budžeta naktī, mēs jau varam viens otru kritizēt, bet kamēr mēs runājam tajā brīdī, ka premjera un tieslietu ministri un visus taisa selfijas tikai un liekt Instagramos, tad tā ir problēma. Tā ir vēlēta atbildība šajā gadījumā. Jā. Mums ziņo, ka mums lēnām jāpaļojās. Tā, ko mēs novēlēsim Latvijai jaunā gadā, pat cik šis tāds jaungada raidījums maz vēlējas Latvijai jaunajā gadā, ko latviešiem? Veselību, mieru un laimi. Paldies.